Sveiki, skatītāji! Ir īpaši tiem, dažreiz ir tāda problēma, ka vecāki atņem internetu datoru. Ir īpaši tādiem, kas ir līdzīgi manam vecmamam. Tas ir ap 12 gadiem arī dažreiz. Arī ātrāk to dara, kad ir 10 un 11 gadiem. Visbiežāk pusaudžiem, manuprāt, visbiežāk. Lielākā daļa cilvēku, kuriem šādi dara, ir pusaudži. Es jums pateikšu ļoti labu lietu, kā var dabūt internetu uz datora, ja tas ir stacionāros, bez vada, kas pieslēdzas pie rūtera, bet tikai tādā gadījumā, ja jums ir internets telefonā, piemēram, Wi-Fi, piemēram, kā man tas ir. Man, piemēram, ir atņēmusi mamma to vadu. Es jums varu pateikt, kā var dabūt. Tas ir, es uztaisīšu to. Jums uz telefona vajag ielādēt aplikāciju PDA Net Plus, bet tikai light versiju. Ja gribat, varat pirkt arī pilnu. Es jums iesaku light, jo light ir bez maksas. Un tad jums aiziet uz pdanet.com laikam, bet caur telefonu mierīgi var aiziet. Ja es pareizi atceros, bija šādi. Un nepaga. Es nezinu, googlāšu. Šeit. Jā, pda.co.uk vai vienkārši pdanet.co. Es ielikšu šo aprakstā. Jūs ienāksiet caur telefonu. Ielādēsiet. Kuri. Tā, man laikam ir šitei. Pēc man tā gluči jārā. Tā, Foxy Free jums nevajag. Foxy Free nevajag. Tas ir pavisam kas cits. Tak. Laikam tad vajadzēja. Tā. Te aiziesiet indeks, te ir for iPhone, for Android, for Windows Mobile. Laikam. Jā. To jūs ielādēsiet uz telefonu, un tad caur USB, kā man, piemēram, tagad pievienot. Redziet, man šobrīd ir kamera pievienot, bet jums jāpievienot tā, ka varēs failus pārsūtīt, tad te ieliksiet, man laikam jābūt. Paskatīsimies. Jā, man ir reinstall PDA Net to phone, PDA Net desktop, un to nevar redzēt. PDA Net connected, un man ir internets. Skatīties, uztaisīšu disconnect, un internets pazūd. Man nav kā. Tāpēc es izmantoju savu connected, un internets parādās. Jā. Tas ir, to ielādēsiet, tur pārliksiet, tur visu instalāciju uztaisīsiet. Tur nekas daudz īsti nav jādara. Līdzīgi kā spēli instalēt. Tikai, kad tu esi apstiprini, kad tu tur gribi, nezinu.
To, ka tu piekrīti noteikumiem visu to, un tad viņš tev instalēs, un tev tur katru reizi, kad ieslēgs datoru, tev šitāds parādīsies, tikai savādāks. Šitie gan nebūs, šitie tikai nav. Es nezinu, kāpēc man te parādījās slēgumu, tāpēc, ka ielādēju šitos kraketos ļoti daudz. Nezinu. Lai šits video nebūtu, kaut vienmēr citā video parādīšu, kā uztaisīt apslēpto mapīti. Redzat, var domāt, man neviena mapīte nav slēpta. Nē, man ir viena, tepatās. Kur man ir Minecraft un izstāst, jo mamma negrib. Viņa spēlē Minecraft un negrib redzēt, viņa dažreiz pārbauda un viņa neredzēs šito, jo tā ir paslēpta mapīte. To var redzēt tikai tagad šādi. Tad var redzēt visas mapītes, arī paslēptu. To es jums rādīšu citā video, kā dabūt paslēpto mapīti, jūs vēl nezināt. Jā, tas laikam arī viss, jo jūs tur to visu ielādēsiet, saliksiet un jūs būs okidoki. Varēsiet tur spēlēt internetā bez vada, tikai USB vajadzīgs. Forši, vai ne? Reāli, tas bija tik forši, kad to uzmanīju. No. Un tad, kad ir laika, subscribe un komentējiet. Atā.